Zināt, visi klātesošie, es saprotu, ka vēl kādās laužās malās. Viena malā laužās nost. Jā, ka visi vēl nav iešūpojušies, bet man tiešām arī gribētos iziet no šīs auditorijas ar daudz tādu lielāku komunikācijas un dialogu un savstarpējās sapratnes radīšanu. Es lūdzu tikai organizatoriem 5 minūtes. Tiešām negribu ļoti ilgi aizkavēt, bet par cik studenta Leimaņa vēstulē, atklātā vēstulē, kad viņš vēl bija indiānis sākumā, un tad viņš pārvērtās jau par reālu personāžu, un tad bija avīzē, nē, tas ir portāls, jā, Cita diena, tika skarti jautājumi par zinātniskiem pētījumiem filozofijā. Tad es jums gribu dažus komentārus izteikt, bet, nu, ne vairāk kā 5 minūtēs. Filozofijas un socioloģijas institūts. Studenti varbūt nezin visu šo universitātes lielo struktūru. Tā ir aģentūra, tā nepiedar pie fakultātes, tā ir patstāvīgs pētniecības institūts, tāpat kā LU, ir tādi 9 gabali un ārpus LU ir ļoti daudz institūti. Institūti pastāv ļoti sen, šīs institūts pastāv jau vai 30 gadus. Tas ir mainīgs institūts, tajā ir gan filozofija, gan dzīves stāstu nodaļā, gan etnisko minoritāšu jautājumu nodaļa, gan īpaši liela socioloģijas nodaļa. Šajā institūtā ir pieņemti darbā, to es jums tiešām jaunatni gribētu izstāstīt. Pēdējā laikā 15 jauni doktoranti un maģistri. Bet tā bija vienkārši veiksme toreiz, kad Latvijas valdība atbalstīja zinātni, augstskolu zinātni un deva iespēju, paņemt ļoti daudzus sekmīgus arī šeit strādājušus un mācošos jaunos cilvēkus darbā. Šobrīd, kā arī prorektors zina labi, un visi tie, kas nodarbojas ar zinātnes pārvaldību, zinātnē un augstskolu zinātnē, ir ļoti liels finansiālais tāds, samazinājums. Bet institūta nostādne ir tāda, ka vajag jaunatni, jaunatne ir jāpaņem, viņai ir jānotur darbā, viņai ir jādod darba uzdevumu un katrā ziņā izēja uz doktorantūru. Ir liela veiksme arī filozofiem, sociologiem arī, bet tas jūs tā mazāk interesē, ka pēdējā gada laikā no Eiropas struktūra fondiem mums ir 12 izcilnieki, kas saņem šīs lielās Eiropas struktūra fondu stipendijas un, jā, sveces starp citu. Viens no tiem, jā, un iet uz priekšu, jā, nē, ir viens, un viņam starp citu pažēlojiet viņu arī, viņam 30. ir martā vai ne 200 lapas. Nu, lūk, bet tā ir 200 lapas uz priekšu. Nu, lūk, es šeit esmu salikusi, es jums to viņu ātri rādīšu, viena granta, kas ir skarts arī Leimaņa intervijā. Viena granta publikācijas mazliet, tur lūdzu, gan es redzu uzvārdimos, bet nu labi. Publikācijas un mazliet pakomentēšu arī šo grantu. Fenomenoloģijas studijas Latvijā ir senas, savulaik to Teodors Trumps sāka. Fenomenoloģijas virziens ir aprakstīts, tas vispār ir unikums. 2 pasaules enciklopēdijas, tas, kas šeit Latvijā noticis un notiek, Kluvērā izdevniecībā izdotās enciklopēdijas. Grantās strādājot, es domāju, ka studenti vienkārši nezina un nesaprot, kas tas ir zinātniskā pētījuma grants. Pamata darbs ir zinātniskās publikācijas, pēc iespējas augstākā ranga, kā mēs sakam, SCI, un šādās te, pasaules svērienā izdevniecībās kā Kluvera, Akademika, Publishers vai Springerā un tam līdzīgi. Un šajā grantā strādā, kā jūs redzat, arī Bevera Velga, Bevera ir aizņemta, Balodis, Andrejs te sēž, es redzu, Rinalds Zembaks te sēž, tad Līva Mužniece strādāja šajā grantā, tad Ieva Lapinskā mums ļoti izcila jauna zinātniece, ļoti spīdošām šo publikācijām. Es pat esmu šajā grantā, un tagad Uldis Vēgneris jau no doktorantiem, ar kuru mēs kopā uzrakstījām Līva Mužnieces un Uldis Vēgneris grāmatu par Teodoru Celmu kā fenomenologu. Lūk, tas ir zinātnisko pētījumu pamatdarbs. Radīt visaugstākā ranga publikācijas, bet neiet arī projām no Latvijas, no latviešu valodas, no tā, ko mēs publicējam šeit žurnālos Humanities un Social Sciences, vai žurnālā Kentaurs, vai tulkojumos, vai daudzās vai uzvārdus
atvainos uzvārdu te lūsinost, ja? Vai žurnālā Almanaks, reliģiski-filozofiskajos rakstos, teiksim, Zembakam ļoti labs raksts bija, bet studenti nezina, un ziniet, kas man ļoti aizskāra, ka mūsu otrā kursa bakalaurs Leimanis nokomentēja, visi stulbi, mēs jūs nelasām. Vietā par mani. Vietā. Tā. Jā, bija vietā. Intervijā. Nu jā, mazliet vairāk vēl bija. Tas viss ir mums nevajadzīgs. Starp citu, šī granta izstrādes ir ļoti daudz palīdzējušas arī studiju procesā. Tās ir reizēm ļoti zinātniskas, kas strādā uz pasaules kongresiem, kas strādā uz fenomenoloģijas kongresiem, bet ir arī publikācijas, ziniet to grāmatiņu, ko jūs paši studenti esat daudz lietojuši eksistenci un komunikāciju par Kierkegauri, grāmatiņu tulkojumu, to Husserla fenomenoloģija, tas nāk no šī granta, Rikards Kulis tulkotājs un... Otrādi, Daboliņš un tam līdzīgi, ja? Tulkojums iet Igora Šuvājeva, tulkojumi, piemēram, zinātnē izdotajās tēmas intencionalitāte un imperativitāte, Husserla pasīvās sintēzes analīzēs, iesim tālāk uz priekšu. Es esmu pasvītrojis tās publikācijas tiešām, kas filozofus izceļ, kuras ir augstākā ranga, kuras ir ļoti grūti sasniegt. Tās ir recenzējumas publikācijas, Rolof Šivering, piemēram, mana publikācija. Velgai Vēverei ir daudz tādas publikācijas, Rinaldam Zembakam ir, Balodim ir, arī Līvai Mužniece ir, teiksim, ne tikai Kluvērā, bet arī Kopenhāgenā, arī Seulā, pasaules kongresa rakstos un tam līdzīgi. Teiksim, tā V ir Velga Vēvera, jūs redziet arī Navaras universitātes rakstos un tam līdzīgi. Ir grāmatas izdotas, dažādas grāmatas, kuras tiek labi atzītas. No vienas puses Leimaņa studenti saka, tas ir pilnīgs sniegs, no otras puses mēs redzam, ka šīs grāmatas iegūst Eiropas Zinātņu akadēmijas atzinības balvu un tiek ieliktas universitātes, tā bija universitātes, teiksim, viena gada 10 sasniegumu sarakstā. Viedokļi dažādi. Es jau gan vairāk ticu tā atzinībai, kuru dod akadēmiskā zinātniskā sfēra. Žēl, man tie uzvārdiņi, redziet, pa platu ir bijuši. Par platu tas, lūk, publikācijas, 6. gads un tam līdzīgi. Te varētu vēl kāda iztrūkt. Atkal Springer Verlag, 2007. gads, gribās teikt šiem bakalaura studentiem, uz priekšu, publicējieties, kad jūs nonāksiet šajās pasaules vadošajās izdevniecībās filozofu sērijās, mēs tiešām jūs apsveiksim. Vēl ir daudz referāti starptautiskos kongresos. Arī te, teiksim, tur Šuvājevs ļoti interesants raksts, kur ar sajūsmu arī apsprieda Prāgā, paņēma pat tulkojumu čehu valodā. Mani darbi ir tulkoti angļu valodā izdoti ķīniešu, pat ļoti interesanti, es jau visu nevaru izlasīt un pārbaudīt ķīniešu valodā. Grieķu valodā Atēnās man iznāca raksts arī, grūti izlasīt, jā. Lūk, un publikācijas. Ko es vēl gribētu teikt? Es jums varu rādīt un rādīt. Un mūsu domes priekšsēdētājas asociētās profesoras Elgas Freiberg, Dallas Bucenieces. Priekšlikums bija tāds, nāciet uz institūtu. Daudz jau nāk, daudzi ņem šo literatūru, izmanto semināros. Nāciet, kā tur bija teikts, pirmdienā 3, ja, jūs sagaidīs, jums rādīs, jums parādīs grāmatas, ja varēs iedos šīs grāmatas, ja īsti nevarēs, ja tie ir tagad jauni izdevumi, tad var arī iegādāties un izmantosim to visu semināros, kongresos, konferencēs, publikācijas, te mums viņas ir daudz un ir vēl. Īstenībā man grūti pateikt, kur ir problēma. Man liekas, ka problēma bakalauriem, kas tagad nostājās pret šo zinātnisko institūtu, ir tas, ka viņi nezina, viņi vienkārši nesaprot. Viņi nesaprot, kā funkcionē, teiksim, Latvijas zinātnes padome, kas ir ekspertu komisijas, kā notiek grantu ekspertīze, kas ir ekspertu datu bāzes, kas ir izlose, kas ir iespējams arī komisiju locekļiem. Komisiju locekļi neekspertizē savus grantus.
ir izloce, saskaita punktus, atrod vidējos pēc ministru kabineta visiem šiem punktiem, bet es jau tās 5 minūtes laikam jau pārsniedzu. Nu, lūk, bet par to arī jūs varat jautāt un interesēties un noskaidrot, bet pirms sāk skandalēt. Nu, vajag lasīt, iepazīties ar struktūrām, kas ir LZP, ar ministru kabineta noteikumiem, ar dažādiem normatīviem aktiem, kurus tie visi eksperti izpilda. Ja? Jo tā vienkārši pateikt, nozakts, laģāts, vai ne, šiem zinātniskiem darbiem nav vērtības. Vienalga, lai jūs tur publicē kaut kur Amerikā vai kaut kur jūs vadat Selā pasaules kongresā plenārsēdes, nav vērtības, mēs esam jauni ģēniji, mums tas viss skaitās pilnīgi niec. Es domāju, ka mums jāatrod šis dialogs un pēc iespējas vairāk šiem studentiem, kas nesaprot. No, jā, labi, lūdzu atbildi. Kas arī nesaprot, ir jārāda, jāstāstā, un varbūt jūs nākotnē arī jūs ved tālāk uz šo zinātni, jā, uz šiem grantiem un tie, kas grib akadēmisko darbu. Nu, kas negrib, tie aizies uz citu darbu droši vien. Nu, paldies!